Jo, teiksim, es esmu lepna par to, ka es esmu latviete. Man nav tā, ka es gribētu būt francūziete vai japāniete. Jā, es varu teikt droši, es esmu latviete, bet es ar to neaprobežoju. No tā izriet tas, ka es nāku ar kaut kādu šejienes bagāžu. Šeit ir kaut kādi savi noteikumi, kas nav, teiksim, Francijā, kas nav Vācijā, kas nav Anglijā. Šeit ir savi noteikumi, tā ir Latvija ar savu kultūru, vēsturisko mantojumu. Un tas viss ir manī, un es to arī ļoti labi apzinos. Ja mēs runājam kopā par latviešu sievietes tēlu, latviešu tautas starpā, tad man bija ļoti interesanti atklāt to, ka latviešu sieviete ir bijusi ļoti salīdzinoši robusta, smagnēja, diezgan arī neseksuāla. Tad, kad es veidoju kolekciju par mauru sievietēm, tad tajā laikā es biju Parīzē. Un ļoti daudz es arī inspirējos no afrikāņiem, jo tur ir ļoti daudz, kā zināms, afrikāņu un ļoti skaistas afrikāņu sievietes. Šādi. Man bija ļoti interesanti salīdzināt šos divus tēlus, tos divus imidžus, kā tas ir, kā atšķirās kultūras. Ja mēs skatāmies, tad šeit var redzēt, kad ir atkailinātība, vairāk uzdrošināšanās, ir tādas tā kā frivolas spēles. Un tad vienkārši es tā domāju, kā tas tā ir uz tādu latvieši ar savu tradīciju, uz tādu kopīgo pasaules fonu. Cik mēs esam maziņi un cik mums tā kultūra ir tāda salīdzinoši ļoti šaura. Un kā tas būs, kad teiksim, tā globalizācija, viņa jau saplūst robežas, viss saplūst kopā. Un tad es iedomājos, kā tas ir, ka teiksim, tās lielās nācijas, viņas jau pārbrauc pāri mazajiem, un viņas tiek tā kā saplēstas gabalos. Un no tā maziņā paliek pāri tikai kaut kādi citāti. Liekas, vajag mācīties no tā. Teiksim, ja es esmu latviete, tad man to vajag nepazaudēt vismaz sevī, to identitāti. Un tajā jau arī ir kaut kas ļoti specifisks un speciāls, kas nav citur, bet to nevajag pazaudēt, bet arī tajā nevajag iestrēgt, nevajag iestikt. Viņš vai jomu, iespējams kārtēja doma.